Labdien, Kemperi 365 šodien jums piedāvā apskatu vai, pareizāk sakot, salīdzinājumu starp diviem vienādiem, bet ne tik vienādiem modeļiem – Adria Action un Adria Action Sport. Apskatīsimies, kāds ir atšķirības starp šiem diviem modeļiem. Tie, kas ir mūsu klienti un jau šādu ir iegādājušies, kādu ir diezgan daudz. Tātad mums ir iegūst mazliet jaunu izskatu, šis te interesantās formas karavāna. Un ir arī sporta versija tiem, kam patīk aktīvāks dzīvesveids. Un mēs pastīsimies, ar ko tieši viņi abi atšķirās un vispār, ko nozīmē Adria Action. Ķersimies, vērsim pie ragiem. Un pirmā lieta, šī mašīna noteikti pareizāk sakot, karavāna, noteikti patiks tiem cilvēkiem, kuriem patīk vilkt kaut ko vieglu, kuri negrib, ka viņiem aizmugurē ir liels smagums, kas atņem tātad degvielas patēriņu, problēmas ar manevrēšanu, tad tie, kas to visu nevēlās, Adria Action ir noteikti tas variants, uz kuru vajadzētu jums iet. Svars viņai ir apmēram 1 tonna, tātad arī ar elektroauto ir absolūti ok tādu vilkt, tā kā tā nav problēma, droši variet ar savu Teslu vai jebkuru citu elektromašīnu varat šādi te pavilkt, baterija turēs, varēsiet nobraukt pietiekami lielu gabalu. Tātad pirmais ir šī te interesantā forma. Varat paskaitīt kopā ar mani, cik ir, teiksim, tā taisno līnija, un tādu šeit nebūs daudz visa. Tā ideja ir ap to, ka mēs esam uztaisījuši nevis mēs, bet Adria maksimāli aerodinamisku automašīnu un automašīnu karavānu. Kā viņi paši saka, salīdzinoši ar iepriekšējo modeli, viņi ir ieguvuši vēl 9% labāku aerodinamiku, principā gandrīz jau perfektu, pateicoties šai te interesantajai formai. Uzreiz no ārpuses skatoties, man personīgi liekas mazliet jocīgi, bet tas viss ir pārdomāts, jo nav nevienas taisnās līnijas, nav nekas, kas bremzētu jūsu gaitu, viss ir apaļā formātā, un šī te Adria Action iegūs arī silueta gaismiņu, kas naktī izskatās super interesanti, jo, pateicoties tai formai, noteikti piesaistīs skatienus. Uz jumta redzam, agrāk tādas opcijas nebija. Šī te mašīna nebija pieejama ar gaisa kondicionieru, tad šobrīd mēs esam ieguvuši arī gaisa kondicionieru, kas būs Dometic, un mums ir arī šādi te logi, kur ir iebūvēti iekšā korpusā. Ko tas mums dod? Būs vēl mazāks, teiksim, tā aerodinamikas indeks, plus labāka skaņas izolācija un labāka siltuma izolācija. Interesanti, ka šādi ir tikai sānos, bet pieņemsim priekšējais loks mums nav iebūvēts korpusā, jo šeit jau gaisa īsti neiet. Viņš vairāk uztrauc, teiksim, sānu braukšanu, lai mazāks tas zudums un siltuma enerģija. Paša tā piekabīte mums ir apmēram 6 metri gara, mums ir lietie diski un principā man nostājoties blakām, domāsiet, ka iekšā nav baigi daudz vietas, bet kļūdīsieties, jo iekšā ir absolūti viss, kas ir jebkurā citā kemperī vai karavānā, viss šeit ir super pārdomāts, vienkārši tas ir salikts daudz mazākā telpā. Dosimies iekšā, un es jums parādīšu, ko tad Adria Action piedāvā. Esam iekšā Adria Action, un, kā redzat, lasu grāmatu, labi lasīt es nemāku, bet pastāstīt par karavānu es jums noteikti varu. Tātad pirmā lieta, mums šeit ir šāds te galds, kuru mēs varam pārbīdīt visādās pozās. Šīs galds ir gan lasīšanas galds, gan tējas galds, gan ēšanas galds, jo citas vietas tam nav, bet kāpēc ne, vai ne? Te 5 cilvēki var mierīgi apsēsties. Galds mums ir principā šeit, un kur tad par gulēšanu? Skaidrs, ka šeit es varu gulēt, bet kaut kas līdz galam nav, vai ne? Tad mums šeit ir tāda te interesanta sistēma, kurā mēs izvalkam šo te vidus daļu ārā, un mums ir papildus matracīši, kuri man iepriekš bija aiz muguras, kurus mēs varam šādi te salikt. Šādā formātā mēs iegūstam šādu te lielu virsmu, uz kurus mēs varam gulēt. Tātad 2 pieaugušie, 1 mazāks bērns, vai varam gulēt arī šādā virzienā, ja augums atļauj. Un mums ir galdiņš, no kur uzlikt telefonus, dators un tā tālāk, vai skatīties filmu. Tātad super variants par ļoti labu izdevīgu cenu. Mums caur salonam ir šādi te gaismiņas, kuras mēs varam pārbīdīt tur, kur mums ir vajadzība. Visur man virs galvas ir arī šādi te kapīši papildus vietai. Un, jā, tas, kas ir galīgi jauns, teiksim, šī modeli mums ir šāds te jauns panorāmas lūka, kur principā agrāk bija tikai šāda, tad tagad ir arī šāda. Agrāk šis bija kā papildus opcija, tad šobrīd tas jau ir standarta komplektācijā. Tātad mēs esam ieguvuši milzīgus 2 logus, pa kuriem mēs varam lūkoties uz fantastisko skatu ceļojot vai arī esot mājās. Tātad iegūstam mazajā piekabītē, ko no āras noteikti piekritāt man, kad es teicu, ka izskatās ļoti maziņa, bet īstenībā, kad mēs esam iekšā, tas skats ir daudz patīkamāks un lielāks nekā likās. Tātad šādi te mēs viņu noņemam nost, un mēs esam, kā saka, tikuši līdz dienas lietošanai.
Ko tad vēl piedāvā šīs te Adria Action? Šeit mums ir ieliks kā papildus opcija, kur mēs varam novietot televizoru vai planšeti ar tādu teleskopisko kāju. Tad mēs šeit guļam, varam skatīties savu mīļāko seriālu. Tad mums ir šāds te galdiņš, uz kura mēs varam gatavot tātad vakariņas. Un kur tad mēs gatavosim vakariņas, vai ne? Šeit mums ir gāzes plīts ar 2 degļiem. Plus, kamēr mēs gatavojam vakariņas, mēs varam pastīties ārā, kā bērni spēlējās. Mums šeit jau ir paprika, tā kā šodien nebūs kulinārijas kursi, bet ja kas, esmu gatavs gatavot arī vakariņas šodien. Un mums ir šāds te melns skaists krāns. Zinu, ka cilvēkiem ļoti patīk melnie krāni, uzreiz iedot tādu dārgas viesnīcas sajūtu, es pilnībā piekrītu, un ir arī papildus opcija kafijas aparāts un kafijas turētājs. Kā jau katrā virtuvē mums vajag vietu šķīviem, dakšām, vietas šeit ir tiešām daudz. Ir šāds te ļoti skaists nodalījums un, protams, par visu, kā parasti Adria ir padomājusi, lai mums būtu pēc iespējas ērtāk dzīvot, teiksim tā. Gaisma šim te apkura būs truma kombi, kas nozīmē gan gāzi, gan elektrība. Gāze mums atradīsies ārpus paša salona, līdz ar to nekādas uztraukums par smakām vai tā. Šeit mums ir Dometic leduskapis, kā mēs šeit redzam, viņš strādā gan no gāzes, gan no elektrības. Un šāds te uz aci liekās ap 120 litriem leduskapis ar arī saldēšanas funkciju. Blakus, kā jau ierasts, mums ir skapīši. Kā papildus opciju mēs varam izvēlēties arī mikroviņu krāsni. Arī šeit mums apakšā ir skapīts. Tātad tas, ko es jums gribu parādīt, it kā mazajā piekabītē, ko mēs redzējām no ārpuses, bet vietas te ir vairāk, es domāju, pat nekā nepieciešams. Principā varam visu savu mājas iedzīvu paņemt, visam būs vietas, viss būs ērti, viss būs funkcionāli. Un mums ir, protams, arī duša ar tualeti. Šeit mums ir bīdāmā siena. Tātad tualetes pods mums kustās visos virzienos, kā saka, varam iekārtoties ērti. Un mums ir šāda te siena, kuru aizvarot mēs nonākam pie dušas. Duša mums darbojās šādā formātā, ka no sākuma mums ir jāatver šis te vaļā, jāaiziet mazliet laukā, un šo te sienu mēs varam pārbīdīt šeit, piestiprināt. Un šeit notiek mazgāšanās. Tātad viss ir pārdomāts un, protams, ne jau publiskā duša, mums ir arī siena. Tā kā, ja jums šāds modelis likās interesants, tad pagaidiet, aiziesim vēl uz Action Sport un sapratīsim, kāda mums ir tā atšķirība starp parasto Action un no Action Sport. Iekārtojums iekšā būs jau pa lielam ļoti līdzīgs šim, bet tīri vizuāli mēs jau varam redzēt, ka ir atšķirības. Tātad par Action Sport ieguvis ir sudrabotu tādu korpusu un ar melnām plasmasas uzlikām. Piekritīsiet, izskatās uzreiz jau kā sporta versija, plus mums ir jumta reliņi, kur augšā mēs varam uzlikt papildus bagāžnieku, un priekšā mums ir kā papildus opcija arī iespēja rezerves ritenī. Arī tāpat kā parastajam Actionam, šeit mums ir vieta gāzes baloniem, kurus mēs varam atvērt, nenoņemot, neko netaisot nostīm, vienkārši atvērt, pievienot, samainīt, kas vien ir vajadzīgs. Mums ir alkohola šasija, kas ir speciāli paredzēta tieši šādam te bezceļu karavānai, un kārtīgai bezceļu karavānai mums ir lieli riteņi, speciāli paredzēti bezceļu braukšanai, un mums ir paaugstināts klīrens. Tātad starpība ir apmēram 5 cm klīrensā, un mums tāpat ir skaistā silueta gaismiņa, un, protams, šis krāsojums uzreiz mazliet atšķirās. Cenas starpība ir apmēram 2 līdz 3 tūkstoši eiro starp sporta versiju un parasto, bet šis tiešām būs paredzēts tiem cilvēkiem, kuriem patīk aktīvs dzīvesveids, kuri zina, kuriem varētu būt jāiebrauc kādā mežā pāri pļavai, mazliet purvā. Šī mašīna, šī piekaba noteikti brauks kopā ar jūsu džipu. Tā kā, jā, šis te par ārējo noformē, iesim iekšā, tur mums būs ļoti līdzīgi, kā tas bija Actionā. Uzreiz jau kā ieejam, mēs varam redzēt, ka mums šeit ir vietiņa, kur nolikt atslēgas, mantas, kā parasti Adrijā viss ir pārdomāts. Šeit mums ir tumšāks salons nekā tas ir parastajā Actionā ar šādām te skaistām tumšām virsmām. Un, protams, arī mums ir dzīvojamā zona, kura vakara gaitā pārtop par guļamo zonu. Kāds jau ir aiznesis matracīšu, un ar šiem te matračiem mēs iegūstam papildus vietu. Šeit ir vieta tējai vai kaut kam stiprākam. Mums ir 2 lieli panorāmas logi, kurus arī var atvērt. Viņiem visiem ir arī moskītu žalūzija un arī nakts žalūzija no apakšas. Tātad šeit, un kā jau minēju, arī iepriekšējā mums ir papildus opcija televizora kāja, skapīši, un šeit mēs varam baudīt savus
vakarus, izvelkam televizoru vai, kā man labāk patīk, darīt visu otrādi, nevis skatīties televizoru, bet skatīties ārā pa šo te panorāmas logu uz skaistiem kalniem. Tas ir par Adria Action Sport. Mums, protams, ir arī pilnībā aprīkota virtuve ar leduskapi. Leduskapi mēs varam attaisīt. Šāds te pietiekami laba izmēra leduskapis. Pietiks vieta visiem produktiem. Protams, strādā gan uz gāzi, gan uz elektriku, kas ir pieejams no tā strādās. Un pilnībā aprīkota virtuve ar izlietni, ar Dometica gāzes plīti ar 2 degļiem. Un, protams, par vietu traukiem, par visu ir kā vienmēr padomāts. Interesanti, ka šeit mums ir tāda izskatās pēc metāla, bet tā ir koka virsma, bet viņa iedod tādu vēl plašuma sajūtu un tādu mazliet sportisko garu. Kā saka, pēc kārtīgas dienas braucot ar ritiņiem pa mežiem, mums ir forša vieta, kur atgriezties. Un, ja esam netīri, protams, mēs varam arī nomazgāties. Un nomazgājamies mēs vienkārši pabīdot šo te sienu un aizvarot cietīm šo te sienu. Kopumā šī te piekabe noteikti patiks gan aktīvās dzīves stila piekritēm, gan tiem, kam vienkārši patīk mazākas piekabes, pilnībā funkcionāli, ir kur gulēt, ir kur ēst, ir kur nomazgāties, super variants. Šim te konkrēti kā papildus opcijas ir pieejams gaisa kondicionieris, kur mēs varam novietot augšā, protams, ir riteņu turamais, un arī šim te parastajam Actionam ir iespējams šos te plastmasas krāsojumu nomainīt pret šādiem te melnu krāsot. Ja jums šāda piekaba jums interesē, Kemperi 365 ir īstā vieta, kur tādu iegādāties tieši jums. Zvaniet man, par cenu mēs vienosimies. Ir jau saražoti, gatavi, mēs gaidām tikai jaunos īpašnieks. Tā kā Kemperi 365, spiediet patīk un zvaniet!